Sveiciens visām benzīngalvām! Ja ātruma cils dodas uz api, tas nozīmē, ka te notiek Vaidavas kausa izcīņa motograsā. Taču šoreiz nē, jo, kā jau jūs labi zinat, Vaidavas kausa izcīņa motograsā notika pirms kāda mēneša. Šoreiz šeit ir Trek MTB maratona 3. posms. Trek MTB maratonā šajā sezonā tiks aizvadīti 6 posmi. Tas nozīmē, ka pēc šī 3. posma dalībnieki būs jau pusceļā, un mēs varēsim iezīmēt tos, kuri sezonas beigās kāps uz pjedestāla pakāpieniem. Pēc pirmajiem 2 Trek MTB maratona posmiem pirmais sešinieks garajā distancē lūk šāds. Raivis Zīmelis, Gints Jakovels, Lauris Purniņš, Andris Ponomarenko, Ervīns Moņins un Nauris Zviedris. 6 braši un ļoti varoši vīri. Tagad aiziet starts! Dalībnieki dodas trasē. Šajā maziņajā pilsētā Apē pieveikt maratonu trasi ir sarežģīts, bet interesants uzdevums. Ļoti daudz pļāvu, kalnu un meža taku. Trases pirmie 30 km šķiet, ka tiek braukti velkoties, un tikai pēdējie 20 ar pilnu klapi. Sarežģīta, bet atmiņā paliekoša trase. Kamēr dalībnieki cīnās, es nolēmu spēlēt spēli. Totalizators. 2 Trek MTB maratona rīkotāji dalās ar savām prognozēm. Kuri tad būs tie, kas sezonas beigās garajā maratonā pārspēs pārējos? Es domāju, ka Raivis Zīmelis, Dmitrijs Sorokins, Gints Jakovels, varbūt vēl paspēs atlikušajos posmos Matīs Preimanis iejaukties kopējā tēmā. Es ceru, ka Lauris Purniņš iespējams arī. Ja brauks pārējos posmus, Sorokins diezgan reāli pretendē Dmitrijs, jā. Es domāju, kāds būs arī no Treka Filips, kas tur Zīmelis, Jakovels, Preimanis. Par cik viņš tagad brauc no 3-2 posmus, bet mēs ņemam no 6 kopvērtējumā 5 laikam. Labi jāskatās nolikumā. Viņš varētu stabili būt arī trojkā un. Nu jā, es domāju, ka tie... Lauris Purniņš vēl. Lauris Purniņš arī diezgan labi brauc šogad. Jau vairākus gadus sacensībās iedzinājies arī Trek MTB maratona komentētājs. Viņš redz un zina visu. Tieši tāpēc vajadzētu uzklausīt arī viņa prognozes. Ja mēs ņemam vērā, kad ir lielie vīrieši, mums 5 posmi iet no 6 ieskaitā. Es domāju, ka varētu izstīties kaut kur tā. Dmitrijs Sorokins, Matīs Preimanis un... es nevaru vairs paspēt. Tad vēl kā 3. varētu būt Raivis Zīmelis, es teikšu. Pa kārtību nezinu, bet man tā pieredze, es tomēr jau kaut kā 3. gadu, ja nemaldos, šeit runāju un apmēram tā redz, domāju, ka tie džeki kaut ko saspēlēs savā starpā. Lūk, visos 3 variantos tika minēti vieni un tie paši uzvārdi – Zīmelis, Sorokins, Jakovels un Preimanis. Secība gan nekonkrēta. Man šī spēle iepatikās, tāpēc spēlēšu arī es. Mans sezonas trīnieks lūk šāds. 1. Sorokins, 2. Zīmelis, bet 3. Tas varētu būt Jakovels. Lieki piebilst, ja sezonas beigās nebūs šāds trīnieks, zaudēšu 30 latus un 2 šampaniešu pudeles. Kamēr ar vīriem spriedulējām un spēlējām totalizatoru, Trek MTB maratona 1. dalībnieks sasniedz finišu. Apmēram pēc 2 stundām viens pēc otra finišā parādās riteņbraucēji. Viņi pieveikuši ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas ceļus. Maratona dalībnieki viens otru pazīst vislabāk, zina, uz ko katrs konkurents spējīgs, tāpēc prognozēs dalās arī paši sportisti. Ja Matīs brauks visus posmus, tad Matīs būs viens no viņiem. Dmitrijs. Redzēs, es jau gribētu vinnēt Raivi. Un tad redzēs, Raivis, es varbūt. Pirmies trīnieks tur mainīgs ir, jā. Tur ir grūti pateikt, kā kuram veiksies, jā, kā kurš jutīsies sezonas otrā pusē, jo tagad sezonas vidus vēl un cits varbūt sezonas sākumā labāk jūtas un sezonas beigās jau ir švakāk, atkal otrādi varbūt. Soroka noteikti 1. Šogad atkal varētu būt, Raivis varētu būt, tad droši vien, ka es 3. būšu. Я могу примерно сказать, Пreimanis, потом Zīmelis. И посмотрим, если я все этапы поеду, то я тоже буду
Jā, šķiet, ka iespējamie sezonas uzvarētāju uzvārdi nemainās arī starp Trek MTB maratona dalībniekiem. Ko mēs varam secināt? To, ka par sezonas galvenajiem tituliem garajā maratonā cīnīsies Sorokins, Zīmelis, Jakavels un Preimanis. Protams, lielu lomu spēlēs tas, cik sacensības būs braukuši šie dalībnieki. Katrā ziņā ieskaitējies 5 posmi no 6. Man jau šķiet, ka uzvārdi nemainīsies, bet secība gan pagaidām ir tikai prognozējama, bet neparedzama. Dāmas un kungi, tagad Trek MTB maratona 3. posma rezultāti. Maratonā starp vīriešiem 3. Andris Ponomarenko, 2. Matijs Preimanis, toties 1. Dmitrijs Sorokins. Dāmām 3. vietā Madara Furmana, 2. Lija Laizāna, bet 1. Lelde Ārdava. Pusmaratonā starp vīriešiem 3. Guntis Šeflers, 2. Armands Mivrenieks, toties 1. Zigmārs Zučiks. Dāmām 3. Iveta Kazāne, 2. Ieva Strēle, 1. Maija Platace. Bet tagad aplūkosim, kas tad pēc 3. posma darās lielā maratona kopvērtējumā. Zīmelis saglabā 1. vietu. Iepriekšējais 2. vietas ieguvējs Gins Jakavels tagad noslīdējis uz 3. vietu, toties 4. vieta Andris Ponomarenko tagad ierindojas 2. vietā. No 3. vietas par pozīciju noslīd Lauris Purniņš, kurš tagad ir 4., taču Ervīns Smoļins saglabā 5. vietu. Mēs zinām, kas uzvarēja šodien, bet mēs nezinām, kas uzvarēs sezonas beigās. Bet katrā ziņā Trek MTB maratona 3. posms ir noslēdzies!